Sveiks, brīnišķīgais klausītāji raidierakstā, tāpēc, ka traumēts. Šis ir raidieraksts, kurā var uzzināt viegli saprotamu informāciju par to, kā ikdienas dzīvē izskatās un tiek piedzīvotas psiholoģiskas traumatizācijas sekas. Es esmu Vita Kalniņa, psiholoģe un psihoterapijas speciāliste, un arī vairāku grāmatu autore. Es ceru, ka šī informācija mazinās kauna un vainas sajūtas par dažādiem simptomiem un sniegs kaut nelielu atvieglojumu tiem, kas savā dzīvē piedzīvojuši dažādas psiholoģiskas traumas. Atpazīt un saprast ir viena no pirmajiem soļiem dziedināšanās ceļā. Tad nu ņemu tevi pie rokas un speram šos soļus kopā. Sveiks, brīnišķīgais klausītājs! Šī ir 22. epizode raidierakstam Tāpēc, ka traumēts. Es esmu Vita Kalniņa, psihoterapijas speciāliste, psiholoģe, un šajā raidieraktā runāju, manuprāt, gana vienkāršā valodā, vismaz cenšos par tēmām ap un par psiholoģisko traumatizāciju un cik ļoti tā īstenībā ir ievijusies mūsu dzīvē. Mēģinu arī dot kādas idejas un virzienus, kā tad sev palīdzēt ar to visu. Un varbūt šis ir mirklis arī, pirms es ķeros klāt šodienas tēmai, lai vēlreiz atgādinātu, ka ir ļoti svarīgi, protams, informēt sevi par šīm tēmām un mēģināt atpazīt kaut kādas lietas arī no savas dzīves. Šāda informācija, kas daudz ko paskaidro, kāpēc varbūt mēs kādās situācijās jūtamies tā vai reaģējam kaut kā savādāk, ir labs tāds virziena rādītājs, ar ko sākt. Bet, svarīgi apzināties, ka šī informācija vienalga vai šajā raidierakstā vai jebkura cita, kuru jūs iegūstat kaut kur arī gan internetā, gan lasot grāmatas un tā tālāk, viņa nevar aizstāt individuālu psihoterapiju. Individuāls psihoterapijas process cilvēkam, kurš ir atpazinis sevī nepārstrādātas traumatizācijas, ir tā vislabākā un nepieciešamā palīdzība, kuru tad iesaku no sirds jums meklēt, un es zinu, ka cilvēki reizēm saka, man tam nav naudas, un man tam nav laika. Es domāju, vienmēr runa ir par prioritātēm, jo ir iespējams, tad, ja tas ir svarīgi, atrast veidus, kā to darīt. Ja, piemēram, man arī ļoti daudz klienti nāk uz terapiju nevis katru nedēļu, bet katru otro nedēļu, kas arī ir, varbūt finansiāli vieglāk, laika ziņā vieglāk, un arī tāds process ir iespējams, ja. Vai arī, protams, paskatīties, ir dažādi arī speciālistu piedāvājumi un padomāt, kā es tomēr varētu rast to iespēju dziedināt sevi, jo es ticu, jo laicīgāk mēs to darīsim, jo labāk arī tas būs, ja mēs nenostiprināsim šīs traumatizācijas, netraumatizēsim arī citus sev līdz, diemžēl tas arī neapzināti bieži vien notiek, tā kā uzņemsimies atbildību par sevi. Un ja jūs domājat, kur tad ir laba palīdzība, noteikti gribu teikt, ka vietā, kuru es vadu, ir kvalitatīva palīdzība, tas ir ģimenes psiholoģijas centrs Līna, un arī raidieraksta piezīmēs varat atrast saiti, vai arī vienkārši ievadīt līna.lv un papētīt tur esošos speciālistus un palīdzību. Visi mani kolēģi ir certificēti, kas ir ļoti būtiski, jo mūsdienās tomēr ir sastopami plaši arī cilvēki, kas piedāvā savus pakalpojumus bez certifikātiem, un visi arī ar jau darba pieredzi, zināmu dzīves pieredzi, un patiešām tādi cilvēki, kas mīl cilvēkus, tie ir kolēģi, kādus es izvēlējos, lai strādātu ar viņiem kopā, kas ir ar mani uz viena viļņa, tāpēc arī, ja nav iespējams pie mani šobrīd tikt, un diemžēl tas ir diezgan sarežģīti un ir gaidītāji rindas, tad noteikti pameklējiet iespēju tikt pie maniem kolēģiem Līnā. Tas tāds sākums šodienas epizodē, bet epizode īstenībā par tēmu, kas varbūt mazliet negaidīta jums, par to, vai tad vecāku mīlestības var būt arī par daudz, un es apzināti arī nosaukumā šo mīlestības vārdu lieku
pēdiņās, jo, reizēm es arī tomēr domāju, ka tā varētu būt tāda pārprasta mīlestība, ja ko mēs saucam par mīlestību, bet kas varbūt īsti nav tāda mīlestība, tās tādā dziļākā būtībā, izpratnē, bet noteikti viņa par tādu tiek saukta un dēvēta. Es daudz jau arī šajā raidierakstā esmu runājusi par attīstības traumu, noteikti ir arī atsevišķa epizode par to, ir bijusi arī epizode par narcistiskām mamām, kuras arī noteikti pielikšu klāt aprakstā saiti uz šīm epizodēm, kuras papildus varat noklausīties, ja jūs šī tēma interesē, bet daudz citas arī noteikti vēl kaut kā pieskars šīm tēmām, bet lielākoties runa tomēr arī attīstības traumas saistībā ir par vecākiem, kuri nespēj sniegt bērnam to, kas viņam vajadzīgs tādā pievēršanās ziņā. Lielākoties tie ir vecāki, kas kaut kādā veidā pamet bērnus ar viņu vajadzībām un dod par maz bērniem. Tātad daudz tiek runāts par deficītu saistībā ar vecāku rūpēm pievēršanos, un arī literatūrā daudz vairāk tiek runāts par šiem gadījumiem, kur ir mīlestības deficīts, pievēršanās deficīts, nekā par gadījumiem, kur varbūt tā visa ir kaut kādā ziņā par daudz, bet tā arī ir ļoti, ļoti būtiska tēma, jo pat tiešām ir ģimenes, kurās ar šo tiek pārdozēts un tiek nodarīts neapzināti, protams, bērnam pāri, pilnīgi citā veidā, bet to tā kā īsti neierauga, nesaprot, nenosauc vārdā. Un arī no saviem klientiem es zinu, ka reizēm viņi tā kā šaubās un saka, es nezinu, kāpēc man ir varbūt tās tik liela nedrošība un tik zems pašvērtējums un tik ļoti es nevaru uzņemties kaut kādu atbildību arī par savu dzīvi, nevaru pieaugt, nevaru pieņemt lēmumus, un vēl visādas citas lietas, par kurām viņi sūdzās, jo man īstenībā bija gana labi vecāki, varētu pat teikt ļoti labi vecāki, viņi visu manā labā darīja un ļoti rūpējās un man nekas netrūka un viss bija super, un es nevaru iedomāties, kāpēc kaut kas tāds ir izveidojies, jo ir tā bieži grūtāk izprast to, ka arī tad, ja labais ir par daudz, tas, diemžēl, atstāja negatīvas, paliekošas sekas bērna psihē, viņa raksturā, un to mēs varam just arī vēl kā pieauguši cilvēki. Ir kaut kas tāds, ko mēs varētu dēvēt par ciešanām no pārmērīgas vecāku uzmanības. Diemžēl, izklausās varbūt dažam labam traki un liekas, ja man būtu tādas problēmas, varbūt es cietu no tā, ka vispār man vecāki nedeva vēst un nenāca mājās un es vispār brīnos, kā es izdzīvoju. Protams, viennozīmīgi tās ir ciešanas, bet arī pārmērīga vecāku uzmanība rada bērniem ciešanas. Tātad daudz jau es runāju par to, ka šīs agrās pieredzes ir svarīgas, nozīmīgas, atstāja paliekošas sekas, bet jāatzīst arī, ka, kā jau es minēju, maz literatūrā aprakstīts, un tas, ko es šodien šeit arī pastāstīšu vairāk arī tādi novērojumi pārdomas šajā tēmā. Kas tad ir tās situācijas, kurās varbūt tipiski vecāki dod par daudz, un kas tas ir, ko viņi tur dod par daudz, un kādas sekas tas atstāja? Pirmā lieta, ar kuru man gribas sākt, kas tiešām arī mūsdienās es novēroju strādājot ar jauniem vecākiem, protams, agrāk tas arī tieši tāpat ir bijis, un kas ir gana bieži sastopama lieta, tās ir vecāku bailes. Vecāku bailes, kuru dēļ vecāki visu laiku ir tādā satrauktā, tādā uzbudinājuma stāvoklī, jebko
kas ar bērnu notiek vai ap bērnu notiek, uzreiz pirmkārt interpretējot kā potenciālus draudus, mēģinot viņu no tiem pasargāt, mēģinot kaut kā iejaukties šais dažādās situācijās tādu ļoti, ļoti izteiktu kontroli realizējot par bērnu, lai viņu pasargātu, lai tikai bērnam nekas slikts nenotiek. Domājot par šo aspektu, ir svarīgi saprast tādu mūsdienās arī jau aprakstītu fenomenu, ka nervu sistēmas, cilvēku nervu sistēmas savā starpā neapzināti mums ar prātu to nekontrolējot, miedarbojās. Viņas tā kā bez mūsu iejaukšanās komunicē savā starpā. Varbūt tas izklausās jocīgi, bet tas patiešām ir šobrīd pierādīts, un jo īpaši, protams, ka savā starpā ar informāciju apmainās to cilvēku nervu sistēmas, kas ir tuvi ikdienā, kas daudz pavada laiku kopā, un vēl jo vairāk, ja tās ir piesaistas personas, ja tie cilvēki, no kuriem mēs zināmā mērā esam atkarīgi, ļoti ciešās tuvās attiecībās ar viņu nervu sistēmām, mūsu nervu sistēmas sakonektējas un apmainās ar informāciju. Un tad iztēlojamies, ja tie ir vecāki, kuri ir šajās bailēs, tātad lielākoties nervu sistēma ir tādā, šajā saspringuma stāvoklī, un visu laiku arī ķermenis šiem vecākiem ir saspringts, visu uzmanību viņiem ir ārpusē, viņi skatās visām pusēm, no kurienes te var nākt kaut kādi draudi, ja kaut kas slikts var notikt, visu laiku visu šīs situācijas analizē, grib laicīgi paspēt iejaukties, lai tikai ar bērnu nekas nenotiek. Un pat tad, ja varbūt viņi tiešā veidā neko nedara un neiejaucas, tad šis uzbudinājums, šis saspringums, šis nervu sistēmas tāds saspringums ir tas, kas bērnu ietekmē, jo bērnam viņa piesaistes personas nervu sistēma ir savā ziņā kā tāds orientācijas punkts. Ja, drošībai viņam ir svarīgi sajust, ka šī cilvēka nervu sistēma ir stabila, mierīga un ka viņš var atrast savu mierinājumu, pieslēdzoties šī cilvēka nervu sistēmai. Tātad, ja es esmu bērna aprūpētājs, tad es varu bērnu nomierināt caur to, ja mana nervu sistēma ir stabila, tad es savu bērnu vai bērnu, par kuras rūpējos, par kuras tajā brīdī es atbildīgs, varu koregulēt, jeb līdzregulēt, ar šo savu nervu sistēmu. Un tie ir procesi, kā jau es minēju, kas notiek pārsvarā neapzināti. Savukārt, ja vecāka nervu sistēma ir uzbudināta, tad bērns to piedzīvo kā draudus, un viņš arī ir attiecīgi visu laiku ar tādu uzbudinātu nemierīgu nervu sistēmu, visu laiku satraukts, nemierīgs, un viņš diezgan ātri secina, uzaugot kopā ar šādu mammu vai arī abiem šādiem vecākiem, ka pasaule ir nedroša, pilna ar apdraudējumiem, citi cilvēki ir nevis interesanti sabiedrotie, kuri man palīdzēs, bet drīzāk drauds. Un reizēm tas vēl ir pat līdz tādam, ka viņi, redzot, novērojot šo mammas uztraukumu un bailes, vai arī abu vecāku uztraukumu bailes, reizēm arī, vai tas varētu būt tikai tētis, arī tā var gadīties, viņi pieņem lēmumu, ka man ir jārūpējas par šiem vecākiem un jāpalīdz viņiem nomierināties un stabilizēties. Tātad sāk drīzāk kaut kādā brīdī mēģināt regulēt savus vecākus, nevis ka vecāki regulē viņus, kas ir pilnīgi atžgārni, nekā tam vajadzētu notikt. Starp citu, ja jūs interesē labāk saprast arī tieši kā veidojas traumatizācijas bērnu vecumā un kā pieaugušie var palīdzēt bērnam, kaut vai, es nezinu, pēc vecāku šķiršanās, pēc medicīniskām manipulācijām, pēc mobbinga situācijām vai pēc jebkādām tādām traumatiskām pieredzēm, kādas bērni
bērni ikdienā piedzīvo, tad tiešām no sirds varu ieteikt grāmatu Būt par bāku. Salīdzinoši nesen mēs viņu izdevām, un tā ir pilna ar tādu pamatotu, strukturētu, viegli uztveramu informāciju par šo. Tāpēc ļoti iesaku arī jūsu literatūras sarakstā un noteikti raidierakstu piezīmēs pieliksim arī saiti uz šo grāmatu, varat apskatīties un iespējams tikt pie viņas, lai izlasītu. Tur arī par šo tad vēl vairāk rakstīts, vēl labāk tas būs noteikti saprotami. Ko bērns secina šajā situācijā, ka viņš īsti nevar pats ietekmēt savu dzīvi, jo vecāki bieži vien pārņem šo situāciju nevis caur to, ka viņi tā kā nomierina sevi un savu bērnu, bet viņi mēģina kaut kā kontrolēt tos apstākļus. Ja? Viņi mēģina, nekur tu viens neiesi, es visur iešu tev līdzi, es tevi aizvedīšu, es tevi atvedīšu, es visu laiku sekoju līdzi kaut kādā tajā, gribas teikt, izsekošanas programmā, kas ir šobrīd legālas vecākiem. Protams, ka vecāki var redzēt, kur bērns šajā mirklī atrodās, un tas var būt vai sasaistīts ar pulksteni vai telefonu, ja, kur bērna atrašanās vieta tiek pārraidīta. Vecāki var pārliecināties par to. No vienas puses, protams, tas ir kā atvieglo ar tādas drošības lietas, kas, mēs esam tomēr pieraduši domāt, ka mūsdienu pasaule ir daudz nedrošāka nekā jebkad iepriekš, kas, cik es saprotu, tomēr objektīvi īsti tā nav. Un tāpēc liekas, ka mums ir leģitīmas tiesības visu laiku, pat gribas lietot tādu vārdu kā stalkot savus bērnus, ja tīpaši jau, ja viņi ir skolnieki un pusauģu vecumā, kas ļoti var apgrūtināt vecāku un bērnu attiecības un pusauģu veselīgo arī spēju atdalīties un arī sākumskolas vecuma bērna patstāvību un nepieciešamību būt arī autonomam. Un, ja šādi mēs tam pieejam, tad bērns tiešām arī sāk uz pasauli skatīties kā uz draudīgāku vietu, nejūtas arī bieži spējīgs pats kaut kur nokļūt un saskata visur trakākas lietas nekā varbūt bērns citā ģimenē un citā situācijā. Arī viņš ir bailīgāks mēģināt kaut ko pats, viņš netic, ka viņš varētu tikt pats galā dažādās situācijās. Un es zinu, ka tas bieži vien nav vienkārši mūsdienu pasaulē arī šo uzticēšanos attīstīt, un tās mūsu bailes, protams, vecāku bailes nāk pirmkārt jau no mūsu pašu kaut kādām pieredzēm, no mūsu pašu traumatizācijām. Ļoti bieži tās traumatizācijas iespējams pat ir saistītas ar šiem konkrētajiem bērniem, piemēram, ka mums ir bijis grūti ieņemt šo bērniņu, tātad jau grūtniecība ir ilgi un smagi nākusi, ir bijuši kaut kādi grūtniecības apdraudējumi, grūtniecības vai grūtniecību zaudējumi, iespējams, pirms šī bērna. Tālāk ir bijuši kaut kādas, varbūt, veselības problēmas šim bērnam, varbūt viņš ir smagās dzemdībās dzimis, un pēc tam viņam bija kaut kāda nepieciešama medicīniska palīdzība. Visi šie aspekti un vēl daudz citi, kurus šeit neminu, var provocēt to, ka vecākos iesakņojas nemitīgas bailes par bērna drošību, veselību un dzīvību, un ja vecāki nepārstrādā šīs iepriekšējās pieredzes, tad tās var kļūt tiešām ļoti ierobežojošas viņiem pašiem, apgrūtina viņu dzīves kvalitāti un ļoti apgrūtina bērna attīstību un bērna dzīves kvalitāti. Es atceros arī, protams, kaut kā jaunībā arī ir vieglāk uzticēties, jo vecāki, mēs kā vecāki esam, manuprāt, jo sarežģītāk tas kļūst. Tā kā man pirmais bērns dzima 23 gados, bieži es neredzēju tik daudz risku, kā ar pēdējo bērnu 38 gados. Tas bija tiešām grūtāk, bet es kaut kā centos sev pieturēt pie tā, ka mūsu ģimenē mums ar vīru abiem bija vienošanās, ka 8 gadi ir vecums, kurā jau, jebkurš mūsu bērns drīkst viens pats doties no skolas uz mājām ar 2 transportiem pa Rīgu. Un, protams, ka tas bija
ka mēs vairākas reizes iepriekš ar viņiem šos maršrutus izbraucām un pārliecinājāmies, ka viņi prot viņos iekāpt, izkāpt, ka viņi prot pāriet ielu, ka viņi, zina visādas drošības noteikumus, bet tomēr, ka viņi to darīja, un es arī esmu piedzīvojis, cik viņiem tas bija svarīgi, šī uzticēšanās un šī varēšana, tā kā pašiem to sajust, ka es esmu jau tik liels un tik spējīgs. Jā, jo, ja mēs bērniem to neļaujam bailēs par viņu drošību, ne tikai šo, daudz arī citas lietas, tad iespējams, ka bērni apgūst to, ko mēs mēdzam saukt par iemācīto bezpalīdzību, un arī vēlāk viņu dzīvē daudz bezpalīdzības izjūtas, viņiem ļoti grūti iestāties par sevi, grūti uzņemties kaut ko, viņiem nemitīgi gribās, lai citi lemj viņu vietā, lai citi izdara viņu vietā, viņi atliek lēmumus, atliek darbības kaut kādas, kas būtu nepieciešams. Viņi arī ļoti varētu praktizēt kontrolēšanu, arī savā dzīvē, bet ir jāsaprot, ka kontrolēšana arī reizēm varbūt tie var izaugt par cilvēkiem, kas ļoti kontrolē savus partnerus, visu laiku baidās par viņiem, un pēc tam attiecīgi arī tālāk savus bērnus. Kontrolēšana nav risinājums baiļu gadījumā. Kontrolēšana ir kompensācijas stratēģija. Līdz ar to tas nav nekas veselīgs, un tas būtu kaut kas, ar ko tad vecākiem vajadzētu strādāt, lai viņi šo savu baiļu problēmu nepadara par bērna problēmu īsnībā visas dzīves garumā. Otra lieta, kas ir diezgan populārs iemesls, kāpēc varbūt vecāki ir par daudz savam bērnam, par daudz par viņu rūpējās, un to es varētu nosaukt par tādu saplūšanu, jeb simbiozi, un tā raksturo situācijas, kur vecākiem pašiem ir neapmierinātas vajadzības. Viņiem ir neapmierinātas vajadzības pēc tuvības, klātbūtnes, mīlestības, un viņi izvēlas apzināti, neapzināti, ka bērns būs tas, kurš šo vajadzību varēs apmierināt. Un reizēm kaut kā mūsdienās arī ļoti daudz to dzirda, ņemot vērā tīpaši to, ka arvien vieglāk ir arī izvēlēties laist pasaulē bērniņu arī bez partnera. Un, protams, tie motīvi var būt dažādi, bet mēdz dzirdēt tādu uzstādījumu, gribu bērnu, jo tad es vairs nebūšu viena, tad man vienmēr būs kāds, kas mani mīlēs, tad man vienmēr būs kāds, kam es būšu vajadzīgs, lai vai kas notiek. Tā tad es nekad netikšu pamests un nekad nepiedzīvošu bezjēdzības vai vientulības sajūtu savā dzīvē, tāpēc man ir jālaiž pasaulē bērns. Daži to spēj noformulēt, citi to pat nespēj noformulēt, bet iekšēji šis uzstādījums tāpat ir, un šī ir tāda ļoti, ļoti bīstama lieta, jo būtībā mēs izmantojam bērnu savu vajadzību apmierināšanai, padaram viņu par tādu atkarīgu no sevis, un, protams, ka šādās attiecībās parasti vecāki ļoti pārņemti ar bērnu, ļoti visu grib darīt kopā, ļoti izvairās no tā, ka bērnam kā cits varētu kļūt svarīgāks par viņiem. Reizēm tie ir arī abi vecāki, protams, negrib, lai bērns veido tuvas attiecības, nezinu, vēl ar citiem cilvēkiem dzīvē, vai tie būtu radinieki, vai, protams, arī vēlāk pat draugi vai partneri, tas apdraud šo attiecību stāstu, un citreiz pat varbūt tas bērns izveido arī partneru attiecības un iespējams ģimeni, tur viņam pašam bērni, bet tāpat joprojām viņš vairāk funkcionē, izejot no šīs bērna lomas, nekā no pieaugušu cilvēku lomas savā jaunizveidotajā ģimenē. Daudz vairāk laika un enerģijas viņš pavada, esot dēls vai meita saviem vecākiem, kā vīrs, sieva vai mamma, tētis, un tāda atdalīšanās īsti nenotiek, nav iespējama, jo, protams, arī ārkārtīgi daudz vainas sajūtas bērnam šādās situācijās ir atdalīties. Viņš jūtās tad, ka absolūti nodod vecākus, pamat vecākus, un viņiem jau nekā cita bez manis nav. Kas, protams, no vienas puses arī ir tas koncepts, kā tas ir uzbūvēts, ka tu jau mums esi viss un nekā cita mums dzīvē nav, mums savas dzīves bez tevis nav. Reizēm šādi vecāki saka, bet tajā, protams, ir ļoti daudz
patoloģijas un tā, bērna dzīve diezgan tiek bojāta šādā veidā. Un trešā lieta, par kuru es šeit gribu runāt, ir projekcija. Un projekcija tas nozīmē, ka ir vecāki, kuri nespēja līdz galam nodalīt to, kas ir viņu vēlmes no dzīves, viņu gaidas no dzīves, vai arī tikpat labi viņu bailes šajā dzīvē, vai viņu neapmierinātās vajadzības šajā dzīvē, un viņi piedēvē tās savam bērnam un mēģina tā kā, it kā apmierināt bērna vajadzības, bet īsnībā tās ir viņu pašu vajadzības. Bieži vien to mēs redzam tādā lielā arī sasniegumu spiedienā, ja es pats, piemēram, nevarēju, studēt medicīnu, vecāki man neatbalstīja, bet tev obligāti ir jāstudē medicīna, vai es būtu gribējis būt mūziķis, man nebija tādu iespēju, tev noteikti ir jākļūst par mūziķi, mēs taču tev visu dodam, rekur tev instrumenti, rekur tev skolotāji, mēs tev vadāsim uz visām nodarbībām, un tur nav īsti runa par to, vai bērnam pašam to gribās, vai viņam patīk, vai viņam interesē, un vecāki it kā ļoti dāsni dod un ļoti čakli vadā un ļoti veicina un atbalsta dažādas lietas, kas beigās izrādās īstenībā ir viņu pašu lietas, nevis bērnu lietas, izskatās ļoti rūpīgi, centīgi, un no malas arī varbūt citi pat slavē viņus, paskaties, cik tev mamma visu dzīvi ir pakārtojusi tam, lai tu varētu, tur hokeju spēlēt, piemēram, ja. Es tiešām, tik cik es to saskārusies, saprotu, ka, par tādu īstenu hokejistu var izaugt tikai tas, kura vismaz viens no vecākiem upurē savu dzīvi, savu karjeru, visu tam, lai šo bērnu varētu šajā ceļā atbalstīt, pavadīt, izvadāt un tā tālāk. Jā, un tas liekas, tik daudz un tik labi un tik forši, bet no otras puses, vai tiešām vienmēr tā ir bērna izvēle, un kas ir tā cena, ko viņš par to maksā, un no kā viņš iespējams atsakās, varbūt no kaut kādas, savas iekšējās daļas, ko viņš nemaz neuzdrošinās sajust, lai, tā kā nepieviltu vecākus, lai neliktu viņiem ciest, ka viņš nav tas bērns, kuru viņi vēlās un nedara to, ko viņi no viņa grib sagaidīt, jo viņi taču tik ļoti cenšas un tik ļoti daudz viņam dod, un bieži vien tur arī sajūta, ka es esmu viņiem parādā, un man ir jāatsakās arī pēc tam kā pieaugušajam, varbūt no savas dzīves laimes, no savas, kaut kādas karjeras iespējams, ko es nevaru savienot ar ļoti intensīvām attiecībām saviem vecākiem vai no partnera, kas nav iedomājums, ka es tagad savienošu ar to visu, jo viņi tik daudz manā labā ir darījuši, un viņi arī nereti turpina to teikt. Mēs taču pēc visa tā, ko mēs tavā labā darījām, tu esi mums to parādā. Citreiz arī tas pat tiek tādā veidā noformulēts. Ja? Tātad 3 tādi ceļi, caur kuriem, manuprāt, diezgan tipiski notiek traumatizācijas caur šo aspektu, ka vecāki dod par daudz, un bieži viņi to sauc par mīlestību, bet, manuprāt, reizēm tas ir viskaut kas cits, bet ne mīlestība, katrā ziņā ne tāda, kādu bērns būtu pelnījis saņemt no saviem vecākiem, kur viņš tiek redzēts ar to, kāds viņš ir, ko viņš vēlas un kas ir tas viņa dzīves ceļš, ko viņš pats izvēlētos. Viņš tiek redzēts ar to, atbalstīts ar to un pieņemts ar to, mīlēts ar to. Ja? Tā, manuprāt, būtu tad tā īstā mīlestība. Jā, tādi ceļi, nezinu, iespējams arī kaut ko atpazināt no savas dzīves, ko ar to visu iesākt, tā pavisam īsi. Pirmais, protams, kā jau vienmēr ir atpazīt, saprast, kas ir tas, ko es esmu piedzīvojis un ko tas man ir nozīmējis, un tālāk jau tad skatīties, kas man ir nepieciešams, lai es tomēr varētu veselīgi atdalīties no saviem vecākiem un kļūt es pats un veidot savu dzīvi tādu, kādu es to vēlos. Lai jums izdodās rūpēties par sevi, mīlēt bez nosacījumiem un veidot savu dzīvi tādu, kādu jūs vēlaties. Tiekamies atkal pēc 2 nedēļām. Atā!